Šovasar valdība apstiprināja Latvijas enerģētikas stratēģiju līdz 2050. gadam. Vai tas ir kārtējais dokuments Eiropas birokrātiem, kam ar realitāti ir maz sakara, vai kas vairāk? Jautāšu Pasaules enerģijas padomes Latvijā prezidentei Olgai Bogdanovai. Kā jūs vērtējat šo stratēģiju? Kādi varbūt ir galvenie plusi un mīnusi? Jā, paldies par jūsu jautājumu. Tiešām stratēģija tika apspriesta gana ilgi, un jāsaka, ka Eiropa nenosaka prasību kā tādu, ka ir obligāti jābūt stratēģijai. Kāpēc stratēģija bija vajadzīga? Jo nozarei un lietotājiem, jebkuram iedzīvotājiem bija svarīgi zināt, uz ko tad valsts iet. Kas ir tas plāns, kas ir tā ambīcija un faktiski kas ir tā vīzija, pa ko mēs gribētu kļūt, kur mēs gribētu nonākt 50. gadā. Jāsaka, ka enerģētikā nekas nenotiek ļoti ātri. Ir projekti, ir ietekmes uz vidi novērtējums, ir būvniecības process un tā tālāk. Faktiski no ideja līdz īstenošanai paiet diezgan daudz laika. Tas nozīmē, ja mēs vai politiski vai kaut kādu citu apsvērumu dēļ mainam prioritātes un liekam nevienas uz otru, beigās nekas nenotiks. 10 gadi ir nekas enerģētikā, un tāpēc tā stratēģija ar garāku termiņu ir absolūti nepieciešams dokuments. Tas, kas man patīk šajā stratēģijā, ka pirmām kārtām ir nodefinēta vīzija, kur mēs, kā Latvija, gribētu būt. Tālāk var runāt par dažādiem instrumentiem, tur arī iezīmēti scenāriji, jo, protams, viss ir atkarīgs no daudziem faktoriem un arī no politiķu lēmumiem. Ja mēs darām tā, tad būs šāda, ja būs tā, tad būs šitāda, un šis ir optimāls variants, kuru mēs gribētu kā valsts sasniegt, protams, ar sasaisti ar ekonomiku, kas ir ārkārtīgi būtiski, jo jāsaka, ka enerģētika kā tāda, viņa nav pašmērķis. Jūs negribat elektrību tāpēc, lai būtu elektrība. Jūs gribat pakalpojumu, jūs gribat ražot, jūs gribat siltumu un tā tālāk. Pie plusiem es noteikti varētu atzīmēt, ka šajā stratēģijā nav, piemēram, likts uzsvars tikai uz cenām vai tikai uz drošību, kas ir ārkārtīgi būtisks elements, vai tikai uz ilgspēju. Tur ir iedarbināta, jeb ieintegrēts tas saucamais trilēmas princips, jo tas vienmēr ir kompromiss starp šiem 3 elementiem. Tas, manuprāt, ir ļoti labi un ļoti pareizi, un tas arī spēj neliekās starp tām prioritātēm, bet noturēt līdzsvaru. Mums ir svarīgs, lai tā kopsumma ir tāda labāka un priekš Latvijas optimālāka. Sakiet, kā šī Latvijas stratēģija atšķirās no kaimiņiem, lietuviešiem un igauņiem? Jo, piemēram, saistībā ar elektroenerģijas patēriņu, kāds šajā Latvijas stratēģijā ir paredzēts 2050. gadā 19 terawatstundas, tad lēšiem ir 74, 5 reizes vairāk. Kā jūs to skaidrotu? Es teiktu tā, mūsu kaimiņu valstu un Latvijas stratēģijās ir gan kopīgās, gan atšķirīgās lietas. Kopīgā lieta ir tāda, ka pirmām kārtām mēs visi apzināmies, ka stratēģija ir svarīga. Tas ir arī fakts, jo faktiski īstenībā Latvijā nemaz nav tāds juridisks termins stratēģija. Viņš nav kā dokuments, bet tajā pašā laikā pēc jēgas viņu vajag, citādāk nekas nenotiek. Lūk, visi mēs saprotam, ka virzība uz ilgspējīgu ekonomiku ir mūsu drošības jautājums. Faktiski šī stratēģija nozīmē, ka mēs palielinam pašpietiekamību. Pašpietiekamību, mazinot, piemēram, tos pašus fosīlos energoresursus, kas ir importēti, mēs varam ražojot enerģiju uz vietas. Ražot enerģiju uz vietas, mēs varam pateicoties atjaunojumiem energoresursiem. Lūk, šis sakrīt, un faktiski arī Pasaules enerģijas padome ir izpētījusi, ir vairāk scenāriji bijušie, un mēs veicām ļoti lielu darbu salīdzinot 32 dažādus pētījumus, kurus veica OECD, IRENA un Starptautiskā enerģētikas aģentūra un Shell un British Petroleum. Visiem kaut kas atšķirās, bet visiem ir vienāds secinājums, ka atjaunojumi augs ļoti, ļoti strauji. Viņš atšķirās, kas būs tā saucamā bāzes tehnoloģija, jo atjaunojumie šādi spīd, saule nespīd, vējš pūš, nepūš. Un bāze var būt vai nu ātoms, vai nu gāze, pārsvarā divas. Neviens neapšauba, kā ogles mazināsies, protams. Pasaulē Latvijā vispār ogļu nav. Bet, tie, kas ir ātomenerģētikas
favorīti, ja fani, tad viņi skata, ka gāzes patēriņš būs salīdzinoši mazāks, un tie, kas ir pret ātomu, tad viņi uzskata, ka gāze kāps, bet ātums maz. Faktiski tur ir tā izvēle. Nu, lūk, bet runājot, atgriežoties atpakaļ pie kaimiņu valstīm, tas, kas atšķirās, piemēram, igauņi skatās vairāk ātumu virzienā. Lietuvieši diezgan lielu akcentu liek uz atkrastes vēja parkiem. Latvijā es teiktu, ka mēs šobrīd neesam izmantojuši potenciālu, kas nu jau ir sen izsmelts citur Eiropā, attiecībā uz iekšzemes atjaunojumiem energoresursiem, jo mēs vispār Latvijā esam ļoti unikālā situācijā. Nevienā citā Eiropas valstī nav tik laba situācija attiecībā uz tīkla kapacitāti. Mūsu tīkls ir ļoti spēcīgs. Viņš ir atjaunots, mēs esam sinhronizējušies ar centrālās Eiropas tīkliem, mēs esam attīstījuši arī citus starpsavienojumus, tad mums ir iespēja pieslēgt atjaunojumos sauszemē, tā teikt, nevis jūrā, un tas ir krietni lētāk. Attiecīgi mēs varam ar mazākām investīcijām dabūt lētu elektroenerģiju. Un otrs ir, mums ir arī zemes. Ja jūs salīdzināsiet, Latvija ir krietni lielāka teritoriālā ziņā nekā Dānija, nekā Beļģija, nekā Nīderlanda un tā tālāk. Viņam nav iespējas atrast vietu fiziski. Mums ir. Līdz ar to būtu diezgan muļķīgi terēt pārlieku dārgu naudu, mest, tā teikt, naudu vējā un skatīties jūrā, kas ir dārgi, ja tev ir neizsmels potenciāls sauszemē. Vēl runājot par ambīcijām, dažu nozaru eksperti ir atzinuši, ka šai stratēģijai trūkst ambīcijas, piemēram, attiecībā uz saules elektrostacijām. Līdz 2050. gadam šis plānošanas dokuments paredz uzstādīt saules parkus ar kopējo jaudu 2000 megavatu. Jau šobrīd mēs prognozējam, ka nākamajos pāris gados šāds apjoms tiks sasniegts. Kā jūs to vērtētu? Nu jā, tad pirmām kārtām ir jāatcerās, ka saules parkus, tāpat kā arī vēja parkus, attīsta komersanti. To nedara valsts, pasakot gribu un darīšu. Tātad tas ir komerciāli, tā teikt, balstīts lēmums to darīt. Šobrīd, jo pirms tam vispār mums bija tā sistēma, varbūt nepārāk veiksmīgi izveidota, ka likās, ka tīkla kapacitāte nav pieejama, jo bija norezervēts jaudas pārvades tīklā. Mēs esam, tā teikt, noņēmuši tādus fiktīvos pieslēgumus, kuri nevirzies uz priekšu, un mēs redzam, cik jaudas ir pieejamas un cik ir norezervētas no saules un vēja un hibrīdu uzņēmuma puses. Mēs redzam, ka nav vēlmes pagaidām ņemt vairāk. Tirgus neredz, ka ir pietiekoši spēcīgs stimuls pašlaik iet un investēt un slēgt to sauli. Ne jau valsts to diktē, bet vēl kas jāpatur prātā, ka, protams, attīstoties patēriņam, un tam patēriņam mega liela nozīme, tā ir visa elektrifikācija, gan transports, gan dzelzceļš, tas ir tie paši energointensīvie uzņēmumi. Tam palielinoties, arī, protams, pievilksies klāt vēlme saražot. Plus vēl jāatcerās, ka ciparos mēs redzam to enerģiju, kas tika nodota tīklā. Bet aizvien vairāk un vairāk parādās projekti, kur tu saražo un pats patērē. Viņš nemaz neaiziet līdz tīklam, un to mēs neredzam ciparos. Plus aizvien vairāk parādās tā saucamie hibrīda projekti, kur mēs nevis tikai saražojam, pateicoties, piemēram, tie pašai saulei un paši patērējam, bet mēs varam iegādāties arī baterijas. Tad mēs saražojam, uzkrājam savās baterijas un nemaz nenododam tīklā. Skaidrs, kopumā par atjaunīgajiem energoresursiem, tad kopējā jauda līdz 2050. gadam ir plānota 7500 megavatu. Kā jūs vērtētu vai ņemot vērā Eiropas zaļā kursa mērķus, tas ir pietiekošs apjoms? Zaļais kurs noteikti viņam nevajadzētu būt kā pašmērķim. Zaļais kurs ir daļa no trilēmas. Trilēmā ir 3 elementi – ilgspēja, drošība un ekonomiskā interese, spēja. Manuprāt, Latvijā bija, un īstenībā arī Eiropā, bija pielaista ļoti liela kļūda
līdz šim, jo no šī trilēmas tika izcelts tikai viens elements, kas ir klimats, kas faktiski neatbilst faktam Latvijas gadījumā. Klimats ir viens no ieguvumiem no šī procesa, bet komunikācijā galīgi netika runāts, ka tas nav tikai par klimatu, tas vienreiz to pašpietiekami un ekonomiku risina. Tātad aktualitāte nekur nav pazudusi, es teiktu, viņa tikai ir palielinājusies, bet šo klimata neutralitāti vai virzību uz klimata neutralitāti ir jānodrošina tādā veidā, lai mēs nevis vienu atkarību nomainām ar citu atkarību. Jo, piemēram, tas, ko es zinu, ka lietuviešu uzņēmumi šobrīd apsver iespēju, kā dibināt biodegvielas rūpnīcas. Ja? Jo, ja mēs nepieņemam tur normatīvo regulējumu, tad mēs pirksim nevis tur, nezinu, no Arābu valstīm vai no citām valstīm degvielu, bet mēs pirksim no lietuviešiem vai no citām valstīm, no poļiem. Mums, kā Latvija, labi, Eiropai kopumā labi, bet ja, tad faktiski mēs nedrīkstam pazaudēt to brīdi, lai mums viena atkarība nomainās ar citu. Mums ir pirmām kārtām jābūt proaktīviem un tad jāiegūst arī tā ekonomiskā interese no šī procesa. Un otrkārt, protams, vienmēr ir jāpiedomā par diversificēšanu, jo tādu pilnīgu neatkarību no pilnīgi visa nekad nevarēs sasniegt. Tas ir jautājums, kā mēs komplektējam savu sadarbības partneru struktūru, lai ir pietiekuši diversificēts un lai mēs paši esam aktīvi Latvijā. Salīdzinot ar citām valstīm, tā ir problēma. Mums patīk rakstīt dokumentus, mums patīk kritizēt, mums patīk visādas kustības pret, rūpnīca pret, tur vēl ģenerācija pret, viss pret, bet kur tad ir par? Kā tad mēs varam dzīvot, kā tad mēs vēlamies, pateicoties kam mēs gribētu attīstīties, un šī komponente iztrūkst. Vai enerģētikas stratēģija sniedz atbildi? Es teiktu, enerģētika ir tikai viens sektors. Klimata neutralitātes ir krietni plašāks jautājums, bet klimata un enerģētikas ministrija šobrīd izstrādā arī tādu klimata neutralitātes stratēģiju līdz 50. gadam, kur enerģētika lakoniski ies kā viens no sektora jautājumiem.